Tiem, kam šis vārds, tu stāvi par apsolījumu, par Dieva nolikto, izredzēto vīru. Stāvi par atjaunošanu, precējušies vai esat atdalīti viens no otra. Kādi jau var būt saskaņoti viens ar otru? Kādēļ tavs vīrs tagad saskaras ar šaubām, atsakās ticēt? 5, 6, 9 cipars nozīmē neticēt, šaubīties. Neusticams, atsakās ticēt, pierāda nepatiesu, nedzenas pēc Dieva, vairāk netic kā tic. Dievs parādīja viņam zīmes, brīnumus, kā Dievs runā un kas ir Jēzus, bet nav pārliecināts. Dubults prāts par to, kas tu viņam esi. Atklāsme varbūt ir, bet noraida. Kādā veidā tevi vēl noraida, tu to piedzīvo, kamēr stāvi par viņu ticībā. Tu zini, ko Dievs tev ir parādījis. Tev parādījis to, ko viņam parādījis, un ko viņam parādījis, to tev parādījis. Tu nešaubies nekā, tu esi pārliecināta par to, ko Dievs tev ir rādījis, un Dievs turpina rādīt zīmes un brīnumus. To, ko tu piedzīvo, to tavs vīrs piedzīvo, no zīmēm un brīnumiem. Tu neesi vienīgā, kas saņem atklāsmes, tas viņu arī skar. Dievs ir nelokāms par to, ka šīs vienotības nāk kopā, tu un tavs vīrs. Dieva apsolījumam ir jāpiepildās. Tavs vīrs redz zīmes un brīnumus, bet joprojām noraida. Atsakās ticēt, ir darīšana ar dubultu prātu, šizofrēniju. Daudzi šobrīd iet cauri atbrīvošanai tieši tagad. Ienaidnieks sēj sēklas, apjukumu, šaubu sēklas, vīrs visu pārdomā un prāto. Daudzi vīri piedzīvo mugura pret sienu, iznīcināšana pirms katapultēšanas. Pēdējā lieta, kas nāk prātā, ir attiecības, laulība viņam, jo cenšas sevi savest kārtībā, fiziski un finansiāli. Attiecības šobrīd ir uzmanības novēršana no tā, kas ar viņu notiek iekšienē. Kad vīrietis iet cauri lietām un nav finansiāli vietā, kurā vēlas, romantika ir pēdējais, par ko domā. Kad nav naudas, tas kaut ko dara viņa lepnumam, jūtas nedroši. Viņš šaubās un cīnās ar citām lietām, jo nav pozīcijā un pārliecināts, jo nav pozīcijā, kur vēlas. Kas atrod sievu, atrod labu lietu un iegūst labvēlību. Viņš nesaprot, ka pagarina savas ciešanas, paliekot domāšanā, šaubās, apjukumā. Apjukums ir sods. Viņš ir redzējis Dieva darbus tavā dzīvē, bet joprojām noraida ticēt. Viņš jūtas bezcerīgs, izmisis, jūtas nomākts, robeža jau depresija. Dēmona apsēsts un viegli iekrist depresijā, bezcerīgs, un viņam grūti noticēt tam, kas tu esi, noticēt labām ziņām par Jēzu. Noraida Dievu, un tu neņem personiski, kad noraida tevi. Tas sāp, ir apjukums tev. Dievs tev rāda vienu, bet viņš uzvedas savādāk un neiet kopā. Neņem to personīgi. Ja viņš noraida tevi, viņš noraida Dievu. Viņam bailes, cietokšņi, viņam ir jāiet cauri atbrīvošanai. Marka 16:11. Un tie dzirdēdami, ka viņš esot dzīvs, un tā viņu redzējusi neticēja. Viņš ir iekšā un ārā. Būs dienas, kad ir karsts, tad ir augsts. Tā arī ir bijis. Jums iepriekš vienu dienu iet ļoti jauki, citu dienu šķiet, ka esi ar citu personu. Tā it kā būtu divas personas. Šizofrēnija, apsēsts. Viņš tam nevar palīdzēt, lūdz par to. Tajā brīdī, kad viņu pārņem, viņš nespēja neko kontrolēt. Ienaidnieks pārņem viņu. Iespējams, paliek pat sliktāk, jo nāk pie sevis beigām. Tu redzi pilnu manifestāciju, tas ir skumji. 5. Mūzus 28:28. Un tas kungs tevi sitīs ar vājprātību, ar aklumu un ar sirds stulbumu. Tur var būt leģions ar dēmoniem, tāpēc Dievs izvēlējās tevi stāvēt par viņu.
viņš pēkšņi var palikt dusmīgs. Tu nesaproti, kas notiek, jo tikko viss bija labi. Izliek dusmas uz tevi. Ienaidnieks ienīst tevi, un gari, kas ir tavā vīrā, tie tevi ienīst, un viņu mērķis ir sadalīt un uzvarēt. Tie vēlas tevi aizskart, aizvainot, lai pagriez muguru pret vīru, lai ienaidnieks izolē vīru un pārņem to, kontrolē. Lūdz pret to garu. Izmīli elli ārā no viņa, no jauna apstiprini savu mīlestību viņam. Mīlestība atklāj grēku. Ir arī laiks, kad Dievs saka, ka vajag atdalīties, lai Dievs vada un atklāj, ko darīt šajā sezonā, kurā esi. Kādi tiks saskaņoti, kādi jau ir atdalīšanā, un Dievs liek paņemt nost rokas, jo ja rokas ir virsū par šo lietu, tad tu vari būt tā, kurai uzbruk šie dēmoni, un tas nav labi. Tie uzbrukumi liek domāt, kāpēc stāvi par savu vīru ticībā. Dievs aicināja tevi stāvēt, parādi mīlestību, necīnies uguni pret uguni, esi lēna dusmām, nebaro tos garus ar to, atbildi ar mīlestību. Aklums, jo atsakās ticēt, noraida Dieva vārdu. Garīgi akls, tāpēc noraida Dievu. Dievs rāda zīmes un brīnumus, bet tie izvēlas būt akli. Dievs ļaus domāt, kā viņš vēlas, un lai pats redz, cik tālu aizies ar to. Prāta apjukums. Dievs nav apjukuma autors, tas ir sods, jo noraida vārdu. Tas gars sagriež informāciju, ko saki. Ja saki kaut ko pozitīvu, gars pasniedz to negatīvā gaismā. Tu pasaki ko jauku, bet gars sagroza to, un vīrs paliek dusmīgs, un tu nesaproti, kāpēc dusmīgs, ja saki labas lietas. Kāds tiek izsūtīts trimdā, jo grēks, stūrgalvīga, augsta sirds. Dievs cenšas dabūt viņa uzmanību, dara to, lai viņš justos nērti. 7, 5, 6, 6 cipars nozīmē degt, sērga. Viņš piedzīvos atmošanos, atjaunos, piedzīvos postu, jo ir zem soda. Ecehiela 24, 1-14. 9. gada 10. mēneša 10. dienā pār mani nāca tā kunga vārds. Cilvēka bērns, pieraksti sev dienas vārdu. Šīs dienas vārdu, jo taisni šodien Bābeles ķēniņš ir pienācis tuvu klāt Jeruzālamei un uzsācis tās aplenkšanu. Stāsti šai pretestības pilnajai ciltī šādu līdzību. Tā saka Dievs tas kungs, liec podu uz uguns, uzliec to labi un ielej arī ūdeni. Ieliec tajā arī visus gaļas gabalus, tikai labus, cisku un pleci un pildi to izlasītiem kauliem. Ņem vienu no labajām avīm, iekurini zem kauliem podā uguni ar malku, lai krietni vārās, lai kauli labi izvārās. Tādēļ arī saka Dievs tas kungs. Bēdas šai asins aptraipītajai pilsētai, šim sarūsējušam podam, ko rūsa neatstāja, izņem pa vienam gabalu, pa gabalam ārā no tā bez izvēles, jo pilsētas izlietās asinis ir vēl tās vidū. Viņa tās izlējusi uz kailas klints un ne uz zemes, kur pīšļi tās varētu pārklāt, lai parādītu savas dusmas un atrieptos. Es arī liku visām tās izlietajām asinīm tecēt uz klints, ka tā netiek apklātas. Tādēļ arī saka tas kungs, bēdas šai ar asinīm aptraipītajai pilsētai, arī es sakraušu uguns, kuram lielu malkas grēdu. Atnes daudz malkas, iekurini uguni, izvāri gaļu, savāri labi, arī viru un pieliec smaržīgu sāli un garšvielas, arī kauli labi, lai savārās līdz pat piedegšanai. Pēc tam liec tukšo podu tieši uz gailošām, kvēlojošām oglēm, lai tā varš sakarst, netīrumi nodeg un iztvaiko, un tā rūsa nozūd, bet veltīgas pūles, rūsa nepazūd, tā paliek uz tās sienām arī ugunī. Tavas kauna pilnās nešķīstības dēļ, tāpēc es tevi gribēju šķīstīt, bet tu nekļuvi šķīsta. Tad arī turpmāk tu nebūsi vairs šķīsta, kamēr es nebūšu apmierinājis savas dusmas, tās izgāzdams par tevi. Es tas kungs to sacīju,
un tā tas arī notiks. Es to piepildīšu bez žēlastības un līdzcietības, bez kādas saudzības, un es no tā neatkāpšos. Tevi tiesās pēc tavām gaitām un visiem taviem darbiem, tā saka Dievs tas kungs. Kļūst sliktāk, pirms kļūst labāk. Tas nonāks līdz galvai. Izrāviens gatavojas notikt. Tāpēc redzi, lietas notiekam sliktāk. Dievs veda tavu vīru caur uguni, lai attīrītu, bet joprojām atsakās, ka Dievs viņu tīra, noraida procesu joprojām, kur Dievs cenšas viņu padarīt par labāku cilvēku. Dievs saka, ka nebūs tīrs, kamēr Dieva sods nav gājis pāri. Kad Dievs pabeigs sodu, tad tas būs galā. Bet Dievs dod iespēju būt tīram. Viņš neizvēlējās iespēju. Dievs deva vēl vienu iespēju. Nepaklausība un noraidīšana, tam seko sods. Izrāviens notiks izmisumā. Dievs gaida, ka tavs vīrs raudās pēc Dieva, kad beidzot būs lejā un salausts. Sauciens pēc Dieva no dziļas iekšienes, pēc atbildēm, Dieva kustības, pēc manifestācijas par to, ko Dievs ir teicis. Dievs saka viņam, sauc uz mani, un es atbildēšu. Viņš nesauc pēc Dieva. Tas ir tas, ko Dievs gaida. Kad nāk apsolījums, ir grūti stāvēt. Viņš sasniegs izmisuma vietu, un viņa atbrīvošana pat no lepnuma momentā, kad sauks uz Dievu. Dievs atbildēs viņam, izglābs viņu, bet viņam šī vieta ir jāsasniedz. Viņam apniks būt slimam un nogurušam. Atbrīvošana notiks, kad sauks pēc Dieva palīdzības, nāks pārmaiņas. Dievs var likt paiet malā tev. Viņam būs tikšanās ar Kristu. Tev jādod vieta, jāļauj, jo tu neesi Dievs, un noteiktā laikā Dievs saskaņos jūs, nogludinās attiecības. Tavas liecības, atklāsmes viņam neko nenozīmē. Neņem to personiski, viņa to nevēlas dzirdēt. Kad viņš piedzīvo postu, nevēlas to dzirdēt. Tu dari, ko tu vari izdarīt, bet dažreiz jānoņem rokas, lai sastopas ar Dievu. Tas gars neļauj viņam tevi saprast. Cilvēks, kas ir izslāpis, ir atvērts. Viņš nav atvērts, nav slāpis. Kad Dievs paņems visu nost, viņš būs izmisis pēc atbildēm, palīdzības. Viņam pašam jāstrādā par savu glābšanu. Viņš vēlēsies Dievam paklausīt. Daudziem tikšanās ar Kristu notiek šajā stundā. Kad viņš nāks ārā no tā visa, tu piedzīvosi atzīšanos. Viņš, dēmoni, zina, ka laiks ir beidzies. Viņi zina, ka ir jāzemojas. Vēro, Dievs atbrīvos, tavs vīrs pāries, tu redzi ciparus 11, 11. Esi modra. Tevi atkal apvienos pēkšņi un ātri, atgriežas atpakaļ. Viņš nāk pie saprašanas, redzi atjaunota. Vīrs var būt emocionāli manifestācijas vidū. Viņš zina, ka nav prāts pareizs, ka ar galvu nav kārtībā. Lūdzu, lasi Dieva vārdu, pagrieziens šodien garā. Kad ir liels pagrieziens, novērošana ir ļoti smaga. Kādas no jums dzemdēs apsolījumu? Sieviete un pūķis, atklāsmes grāmata 12, 1-3. Pie debesīm parādījās liela zīme, sieva, saulē tērpta, mēnesis apakš viņas kājām un viņai galvā 12 zvaigžņu vaidaks. Tā bija grūta un brēca dzemdēšanas sāpēs un mokās. Vēl cita zīme parādījās pie debesīm, redzi liels pūķis, ugunīgi sarkans, tam bija 7 galvas un 10 ragi, un uz viņa galvām bija 7 ķēniņa kroni. Izrāviens ir šeit, apsveicu, sargā bērnu, apsolīto vīru.